Nav slikti. Ja noliekas pazīšanos, uzreiz ņemam ciet. Bez vārda runas. Un vajag pārbaudīt Vanagu mobilā maršrutu. Lieta tāda. Man te ir prātā viena doma. Es patiesībā par to jau sen esmu domājis. Drīz atbrauks Krievu kompanjonu, kravas pārvadājumu. Pagā. Krievu brauks ar pīķi? Inga, es negribu, ka tu strādā. Šīm sienām sen jau ir vajadzīgs sievišķīgs siltums. Es negribu tevi ne ar vienu dalīt. Stāstu? Kur lika naudu no seifa? Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atpēties, netazaudē, kāpēc man atzīties, vecums nevar mainīties. Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Эй, бинокль нужен? Сколько? Штука баксов. Ну, привет. Здорово. Все нормально? Да. Подожди, сейчас сделаем. Давай. Нормалек. Лучше бы брали больше. В другой раз. Все нормально. Kur tu biji dienā, kad tika aplapīts seifs? Kas tas bija par datumu? Kas tā bija par dienu? 12. Svētdiena. Neatceries, ko dari svētdienas? Nu, es biju ar Ievu, kā vienmēr pilsētā. Staigājām pa veikaliem, bijām kafejnīcā. Kā vienmēr. Un kāds ir Ievas numurs? Tiešām ļoti labi. Uzziniet viņu un pajautājiet. Viņam pateiks jums tieši to pašu. Nu, ja? Raksti. Kur tu slēp Māri? Nesapratu. Jūs taču pats teicāt, ka viņš ir pie jums. Vai es kaut ko... Jūs taču tā teicāt, ka viņš ir pie jums. Tikai pārbaudu. Variet? Skaidrs. Labi, paldies un veiksim jums uz redzēšanos. Visu labu! Visu labu!
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ir 20 štukas. Ideāli. Piķis lido garām. Ko te Krievi teica? Laba manta? Jā, viss ideāli. Paņēma mantiņu, iemeta naudu pa logu, viss kārtībā. Es viņam jau saku, ko jūs te čakarēties kaut kādiem sīkumiem? Davai, nu, taisam normāli štēls, mēs esam normāli biznesmeņi. Davai ņemat vairāk. Nē, kaut ko tur citreiz. Viņu visu saprot, negrib riskēt viņam pa mazam. Tā, ko tur riskēt? Mums šeit viņam vienkārši klientūras nav. Klausies, mēs mums vienkārši viņus aptīram. Kad vedam preci, vienkārši savācam sev. Viss, mums ir gan nauda, gan preci. Al, tu esi Ko? Mēs varam paņemt. Viņi uzsūtīs killerus, pēc tam būs tev beigta balē. Karoči, vajag uzzināt, kur Raimis ņem to koksu, lai mēs paši varētu bīdīt lietas. Nu, kā mēs pirmie partijai dabūsim naudu? Vajadzība var dabūt. Cits bazars, nav problēma, taisam augšā. No kā mēs uztaisīsim, mums tā viss visu laiku guļ. Man viņa ir izbasījusi jau. Viņam vienkārši vajadzētu tikt vienkārši tajā lidmašīnā iekšā un visu viņu apstāstot, uz kurien tas kontakts iet, kaut ko dara. Mēs dabējam kontaktu, piķis mums ir un būs uzreiz daudzreiz vairāk. Tā vajag Kingi zvanīt. Vald, ko tu tur onanē ar to naudu? Nu, mums paliks vairāk. Paliks vairāk beidz zvanu. Vispār viņa vēl ir Rīga vai ne? Kur viņa aizbēgs, te pat vien būs. Muti savu aiztais ciet, es runāju. 18, 19... Vald! Ko? Tu pie manas zārka arī piķi skaitīs? Nebūtu slikti. Kā? Skatos, palaid vaļā to skaistumu. Es nesaprotu. Vai tam Vanagam vispār ir kāds sakars ar visu šito? Neko nepateica? Visu! Visu! Bez jebkādas aizķeršanās. Mierīgi. Noklāja visu kā pie bikts. Nākamās sievas mobila arī viss sakrīt. Nav kur piesieties. Un es domāju, ka lūzīgs mazais. Un prokurors arī man brauca virsū. Ir sūdzība. Viņš neparakstījis arestu orderi. Trūks pierādījumu, lai varētu paņemt pie dziesmas to maitas gabalu. Karoči, sēžam pilnīgā tupikā. Viņš jūt, ka kļauja vairs nav Latvijā. Veikalā ir bijis, pārbaudīja? Prasīju, nav redzēts. Protams. Ieraudzīja savu purni internetā un aizlaidās. Jāizsit meklēšanā. Starptautiskajā? Nezinu rajona! Sameklē bildu un aprakstu. Nekas. Agrāk vai vēlāk gan iekritīs. Kā teiks, inspektori? Dievs, nevar iedomāties, kā es uztraucos. Viss ir labi, viss ir labi. Nu, stāst, ko viņi to prasīja. Viss gāja tieši tā, kā es arī biju plānojis. Viņš prasīja par mazdārziņiem, par vasarnīcu. Atceries, to teicu, ka es viņu tur satiku? Jā, Doļski. Viņš bija uzzinājis, ka Māris tur ir bijis. Nu, varbūt kāds viņu vienkārši atpazina, visur taču tās Māra bildes tagad Tas ir vienīgais, ko viņi zina. Es to uzreiz sapratu. Teica, ka Māri paņēmuši ciet. Gribēja man iznest cauri, tā jau visa Latvijas zinātu, avīzēs būtu rakstīts. Jā. Grib man tie menti uz muļķi paķert. Un ko to? Neko pateicu, ļoti labi. Vediet viņu šurp, sen neesam satikušies, parunāsimies. Ļoti labi. Neuztraucies vispār? Zini, nē, kaut kā. Tad viņi tev netur aizdomās. Es domāju, ka nē. Bet es biju ļoti priecīgs, ka neņēmu sev līdzi telefonu vienmēr. Viņam bija vesels izraksts, kas, kur, kad es esmu bijis, ar ko. Pat tavu telefonu numuru prasīju. Priekš kam? Un kā priekš kam, lai pārbaudītu? Viss ir labi. Debesis ir gaišas. Mēs varam sākt gatavoties kāzām. Nevar iedomāties, kā es uztraucos. Varu. Davai, paceļ to klausuli. Paceļ to klausuli, ja?
Ingucīt, zaķīt. Nu, ko tu dari? Nu, priekš kam tu spēlēsi ar uguni? Nu, tu mani pazīsti, man tas nepatīk. Mīļa, aizsatiekamies. Tu jau esi man jau vistuvākais cilvēks. Lūdzu, vienkārši ļauj man parunāt ar tevi. Lūdzu. Lūdzu, Ingucīt. Mums nav par ko runāt. Nē, paga, man ir pilnīgi vienalga, ko tu man taisies teikt. Man ir paklau. Nav interesanti, saproti? Nav interesanti. Man jūsu piedāvājums nav interesants. Lūdzu, nezvaniet man vairāk. Halo? Halo? Es aizmirsu mašīnas atslēgas. Man šķiet, es redzēju virtuvē uz galda. Kas tev zvanīja? Par darbu. Tāda bāba, viņa mēģina man pierunāt, es viņai saku, jo kuro reizi man viņas piedāvājums nav interesants nekā. Par darbu. Jā. Tu nedzirdēji sievietes balsi otrā galā? Nemelo? Nē. Jā. Nu, iedod man telefonu. Es piezvanīšu, paklausīšos. Ir sievietes balss vai nav? Tev nav taču iebildumu. Kā gribi? Tāda scēna jau pirmajā dienā. Tu neuztraucies, es pat nerunāšu. Es neuztraucos, es brīnos, ka tu man netici. Viss? Vajadzēja kaut ko vairāk. Pirms sauc žigli. Es ātrumā nepaspēju pierakstīt. Tas arī ir aizdomīgi. Ja? Neuztraucies, tev pat nebūs jāmaksā. Cik jau? Tu nedusmo, bet man vienkārši vajag pārliecināties, ka tu no manis neko neslēpi. Nu ko? Jā, bablusiņš, ne? Raimundi. Jā, davai savāk. Pagaid. Kas ir? Nezinu, numuru. Četā. Mums arī var būt. Nu, pacēl, bet nerunā. Neviens neatbild. Bet tu taču runāji. Labi, Normund. Lai tev nebūtu par ko uztraukties. Lūdzu, visi man pagāda. Tikai tagad tev būs jānopērk arī simkarte. Inga, nedusmo. Es vienkārši ļoti negribu tevi pazaudēt, saproti man. Viss kārtībā. Viss labi tiešām. Tad es tev nopirkšu čības. Un simkarti. Un simkarti. Jā. Labi, es skriešu. Es būšu te un ar vienu nerunāšu. Nesavieno? Savienoja. Tikai neko nesaka klusā un elso. Saglabā numuru, pastīsimies, kas tur elso. Es savu numuru nevienam nedodu. Tikai dažiem. Bet šitais kaut ko redzēts. Neatceros, ko. Maži izsako. Ko tu mūli? Kas var sekot? Davai ātrāk naudu tiec galā. Es vispār nevaru izturēt, kāpēc mēs laiku viņam krāmējam to lielo piķi, vienkārši mēs to sev varējām krāmēt. Viņš ir idiots, viņš neko nesaprot, bet nē, viņš savāc visu naudu vienkārši. Paklau uzzinām vienkārši, kas tas pa punktu un paši sākam krāmēt naudu vilcienu. Mēs esam pilnu vilcienu atvest uz šeit. Paspēsim. Visam savs laiks. Vēl ne? Te viņš ir idiots, viņš vispār neko nespēj, viņš tikai piķi māk krāmēt un lūpats pirkt. Viņa saka, Raimis ļoti uzmanīgs, bet tas nebūs uz ilgāku laiku. Saules pīci ātri.
Ātrāk, es tev saku. Ej, atver. Ej. Telefons. Uzmini. Ātrāk. Mūsu zonda ieradusies. Laid iekšā. Es tev teicu, nevajadzētu šurp tur. Mums jāparunā. Nu saki, kas tev ir? Sūda brālis tu esi. Pamu, tu gribi tā? Pamu, tu gribi tā, ha? Gribi? Tavs darbiņš, ko? Tas ir tavs darbiņš, es tev prasu. Nu, bijām pie vecina, un kas? Kas? Un kas? Ko tu ārdies? Vecīt, es ar viņu guļu. Es ar viņu dzīvoju, un es viņu mīlu, bet viņš man aiz muguras dara šitādas maucības, ja? Malacis. Ko tu kādu mīli? Vai ne tev, kas ir? Kādu blindu vēl mīli? Nē, tev, protams, to nesaprast. Tev nav pilns černieks, ne? Tu esi debīla palikusi? Es tevi pabazu zem Raimija, lai uzzinātu, kur viņš koksuņiem. Telefoni, vārdi, uzvārdi. Mīlu viņu. Jā, redzi, es mīlu. Tāpēc, zini kā, vecīt, es tev neteikšu tieši neko. Es taču zinu to tavu Ingu. Tu speciāli to visu izdarīji, vai ne? Tu speciāli. Tu vienkārši gribi sagraut manu laimi, es zinu. Sagraut tavu laimi? Jo esi baigi laimīga, ja? Tu esi debila, ne? Nu, zini, es tev varu pateikt uzreiz. Man šķiet, ka tur, kur var gadīties laime, tur daļai var gadīties arī nelaime, saproti? Tu saproti? Labi pateic, jā, bet tu nebiedē. Tu nebiedē. Ja tu man vēlreiz draudēsi, ja tu kaut pirkstiņu piedursi, es Raimondam izstāstīšu visu. Kad tu viņu izsako, kad tu viņu zondē, visu. Ja tu viņam visu izstāstīsi, viņš tev pirmi izmetīs ārā, kā par to vēc, tu to gribi? Nē, par to tu nesatraucies. Nesatraucies, tāpēc, ka man tā šķiet, ka Raimonds vairāk ticēs man, nevis tev. Un ja kas, es taču viņam varu pateikt, ka tu man liki visu izošņāt pēc tam, kad es biju ar viņu iepazinusies, jā? Tā kā... Vai parunāj. Atliek. Vienkārši liec viņu mierā un padod somu. Sūda brālis. Iesniedz atlūgumu. Zini, ir tāda laba dziesma, neizdzirdējusi. Man ir visi vienalga. Tu esi idiots. Tu zini, kāpēc tam viņš tā lēkās būs bēres? Tu būsi ilgi projām? Nu, man jāsatiekas ar Zīli. Es nezinu, kādas stundu, divas varbūt. Kas tam tur? Daina. Gribu satikties. Es noteikti iziešu. Jā, noteikti. Protams, izej ārā, izveidini galvu. Mēs pēc tam ar tevi pilsētā satiksimies. Mēs varbūt varētu iet vakarā uz viesnīcas restorānu paēst. Kaut kādas salātiņas, kaut ko. Noreiz. Tikai zini ko? Man liekas, ka mēs te atrodamies jau pārāk ilgi. Kur tad mēs iesim? Nu, es nezinu, vienkārši cilvēki var sākt prasīt, domāt, uzzināt, no kurienes mums tā nauda tik daudz. Un vispār mēs diezgan izšķērdīgi dzīvojam. Jā, tev laikam taisnība. Tā. Kā? Nu, ej. Čau. Ej. Kas notika? Nezinu, atskrēja pateica, ka mīl tu blin Raimi. Nu, taču lai mīl tālāk. Nu, kas viņa aizliedz? Nesaproti, ka viņa tagad vairs negrib strādāt mūsu labā. Nu, es jau to uzreiz sapratu. Es viņai arī teicu kāpnēs, lai uzmanās no mums. Tu zini, kas vispār bija dīls? Pa ko viņa psiho? Dīls, tāpēc, ka viņa ir iemīlējusies.
Saproti, iemīlējusies. Nu, bet lai taču mīl to baklažānu, kas viņai tur traucē? Nu, tu esi pilnīgs idiots, vai ne? Tu esi pilnīgs idiots. Tu atzīsties, ka tu esi vai tu neesi? Nu, apskaidro. Plāns bija tāds, ka viņa saita kopā ar Raimi. Ka visi viņi ir kopā, saproti, kopā. Viņš viņu mīl, viņa tur sagriež galvu, mēs pēc tam Raimi tehniski novācam, un viss viņa kļūst par atraitni. Pielieci? Nu, labi. Ko labi? Tu esi atmar rozeks vai kas? Viņa tagad tam džekam grib olas čubināt, saproti? Iemīlējusies viņai. Velns. Saproti, ko tas vispār nozīmē? Tu saproti? Es tev pateikšu, ko tas nozīmē. Ja viņa to izstāstīs Raimi, Raimis mums novāks. Tevi arī, jā. Es to saprotu. Kāpēc mums tā neiet tagad? Tad ar Ingu, tagad ar viņu. Nervīt šupā vienkārši. Čau, Mīļa. Čau. Sēdies jau. Paldies, ka tu atnāci man. Protams. Nu? Man tiešām vajag ar kādu parunāties. Nu, kas noticis? Var sakot, mans Raimis mani krāpja. Lūk, kas ir noticis, un es nezinu, ko man ar to visu iesākt. Ak, Dievs, man liekas, ka ir noticis kaut kas briesmīgāks. Tu runā. Tieši kas var būt vēl briesmīgāk? Nu, beidz. Tu taču pats stāstīji, ka viņam patīk iet pa labi, pa kreisi. Agrāk patika, saproti? Pirms mēs bijām iepazinušies, un es domāju, ka viņam visām tām visi cauri, saproti? Ka viņš mani mīl pa īstam, saproti? Jo viņš man tā zvērēja, ja? Viņš visu laiku stāstīja. Pagaid, es nesaprotu, par ko tu tagad runā, par ko tu satraucies? Tu taču teici, ka tev ir svarīgi tikai nauda un... Es taču... Viņu mīlu, saproti? Nu, kā gan citādi es varētu ar viņu... Es viņu mīlu pa īstam, saproti? Daina, beidz. Daina, piedod tieši. Daina, nevajag. Ok. Daina. Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atteikties, nepazaudē, kāpēc man atsīties, vecums nevar mainīties. Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums, iekšu brauc.